44. tad vajadzēs. Baigi ciet. Baigi ciet. Vajag lielāku izmēru. Vajag lielāku 43 spiež, bišķi 44. jāņem. Arī jāmēr ir. Ko dēls paņems, jāsāk ģerties, ir mazliet kaut ko uzvilks. Atrodos Ozolkalnā un ko Rolis izdomāja? Jā, bišķi nav pākstīties. Lieta tāda, kad es to neesmu darījis gadi 13 kaut kā. Paņēmu uz 2 stundām, tad par cenām snowboard komplekts zābaki dēļ stiprinājumu maksā 11 eiro 2 stundas un pacēlājis 22 eiro bija. Vai 21, kaut kas tāds. Nu, jā, es saku, es 12, 13 gadu neesmu bijis uz snowu. Ģērbjām virsū un mēģinām tagad, kā saka, nenoraut kanti, lai nebūtu tie kritieni. Sākumā jāiesildās un jālaiž. Šodien tāda izklaides diena. Cerams, ka viss sanāks. Nu, baudiet video. Pirms tam gribu atgādināt paldies visiem atbalstiem, kas man atbalsta. Un, ja tu vēlies pievienoties YouTube kanāla atbalstītājiem, maniem šiem te noteikti spiedi tāds pievienoties vai join un atbalst ar kādu sev vēlamot, kā saka, plānu, lai viss šajā video taptu vairāk, labāk un ejam uz priekšu. Paldies tev par atbalstu un turpināt skaties. Kaut kā šitā bija jāmet pāri. Jā, šitais jānostiprina. Piecelties tas būs, man liekas, tas lielākais izaicinājums. Bišķiņ strēms ir. Kas sen tas nav darīts? Tad ir bišķiņ tā kā ir, bet nu nekas jāmoc. Galvenais kanti tur uz sevī visu laiku. Ja pagriezis uz priekšu, noraus uz muti. Un pēc tam jau aizies ar priekšu. Oi, cik sen tas nav darīts. Tad jau aizies šitais jau. Ir pirmo reizi norāvu lejā uz kalni. Ritīgi labais. Arī uzmots ar norāvu. Un es jums teikšu, ritīgi labi sajūsot. Ritīgi krūta. Emocijas forši. Ko es varbūt zinu, kā jūtu no nomas dēli. Gribētos bišķiņ leņķi platāk. Nu, lai ir šādi platāk, bet ir krūta. Ir krūta, noteikti jums rekomendēju. Un jā, šogad mums tā ziema te ir kāda ir. Bet tāpat tās izbaudam to un maucam. Vismaz kaut kāds sniedziņš ar tagad uzsniga pēdējā laikā un krūta ir. Visi laižam tālāk un snowvojam. Šīs ir labs. Otrais piegājiens. Nu kā? Kā ir? Labi? Ļoti labi, jā. Kā slīd dēlīt tavs? Slīd labi, bet
jādabūj vēl pagriezienu, nevaru vēl tik ātri. Kaut kā palēnām. Tu ar visu dēli te mauc iekšā? Jā. Sanāk? Jā. Es iepriekš vienu kāju atļēju vaļā, tagad pārējās par abām. Esmu virsū! Jā, es jau pirmā reizē nokritu. Šitais pārgāju man pāri. Es uzreiz apgūlos, ir tik plausītī. Kas tas tev kājās ir? Abas divas jāmaina, es ar abiem mūs jātrenējas abiem. Tas ir mīkstams. Es saprotu, jā. Nu, Mons, gatavs? Davai, visi kopā. Davai, Gunār! Davai, mauc! Nu? Labs! Es domāju, jūs sakāt, ka mauksiet riktīgi, es tā aizgāzējos, ka es tieni nav. Nē, man tur Mons priekšā nokrita un tad tur bišķi sabremzējām. Aigars ar tur bišķi sabremzējās. Vēl jāpiešaujās ir. Gunār, izstāsti, cik tu bieži snovo? Es reizi savā dzīvē. Šitais ir pirmā reize? Nē. Pēdējo reizi 8-10 gadi atpakaļ. Te visi tādi veterāni ir. Veterāni. Man 13, tev 8. Viņš jau normāli ir. 4 gadi atpakaļ. Nu, mācam, 40 minūtes jau ir, jau ir iemaņas, bišķi ir atgūts jau. Kā saka, varam laist. Riku Mārtiņš vienīgais padevās. Viņš nomainīs novu uz slēpēm. Tas ir labāk. Evo, Aigar, kas tur ir tevs, lai ko tu esi, lai tur krīt? Kas tur ir? Nevaru noķert. Tev var noķert, negrib atzīt. Jā. Nu, Vienu reizi nokrita. Laižam tālāk. Mācam? Pa to aizbrauc, vai tepat? Da vēlreiz te patās un tad jau. Jau mācam augšos pa krienu! Ak, tu! Pa pirmo, prīmā, Ozolkans. Kā saka, ja nesanāk ar pirmo, tad sanāk ar otru un ar slepem. Vai ja nesanāk ar nevienu, tad brauc ar dēli kā ragavā. Jā. Kad apnīkai nodot un sāc ēst kaut ko. Un 4. kā Jansons pasēd vienkārši paliņā. Un iegraus kādu gardu. Kādu riekstiņu. Bet Jansons malacis, cīnījās, Jansons malacis. Es salūzu, pārgāju slēpēm, Jansons pavisam salūzu. Šķirā laikam būs labi. O! Pa pirmo mums. Nav zēnā būtās tur. Labi. Bet te labs ātrums, ne? Jā, mēmākais. Labi, maucam tālāk. Nu, Mārtiņ, tikko nolaid lejā paši to lielo, kāds emocijas? Patīkami. Pilnīgi uzsaslipināja. Laidiens uz laidas pirmais. Pirmais, jā. Viņš tā Mēs uzreiz pie pirmā vēl apstājāmies, bet tagad otrajā reizē jāmūs vēlreiz bez apstājas, pilnā jaudā. Es tur kā laidu lejā pilnīgi tā, nu, tā kā mašīna kaut kur te uzreiz tā laidu lejā, tas diezgan stāvs un tas ātrums bija liels.
un ko man pulkstenis rāda, 52 bija ātrums. Tas ir jauns rekords. Visiem vienkārši rekomendējam, nu noteikti neatkarīgi no jūsu vecuma, protat, neprotat, braucat, mēģināt, mausat. Ja nesanāks ar snovu, sanāks ar slēpēm. Ja nesanāks ar slēpēm, pa plēvi ņemat, jā. Tieši tā. Un adrenalīna deva, tas ir vienkārši patīkams emocijas. Adrenalīns, kad tu tajā ātrumā laidies. Un vēl šādāds paskaties, skats skaists. Kad saulīt uzsvīt vispār bomba, pasaka. Šūpiņ kājas, kurš tā čilo vienkārši labs. Damn. Yeah. 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 Tas ātrums ir vienkārši un nenormāli. Es bišķi piebremzēju, jo paigas jārbīgi. Tagad saprotu ar otro bišķi vēl ātrāk. Laiks, tās 2 stundas tik ātri pagājuši, ka tagad ir pēdējais nobrauciens. Aizmūkšu uz ātro trasīti. Pēdējo reizi nošļūts, kā saka, un došos nodot ekipējumu. Jau bišķi kājas sāk nogurt, jau lejas daļa ikri. Slaigi augšā, šādā cilēta, bet ļoti labs. Svaigs gaiss, fizovs kājām, vītīgi bomba. Palielam, nevienu reizi tā īsti baigi nenokritu, ja vienīgi to sākumā, kad vispār mēģināju nobalansēt uz tā dēļ, jo sen tas nebija darīts. Jā, viss mūsu pēdējais nobrauciens uz ātro trasīti. Uz zemes var uzkāpt tagad, pastaigāt tā kāja. Jocīgs sajūts ir bišķiņ tā. Es dzirdēju, ka Aigars uzstāja šodien. Jā? Nav problēma viņam bišķiņ. Jā, es te nemaksāju, es uzstāju. Jā, Aigars. 3 Aigari mums ir šodien. Jā. Samaksājam un viss. Paldies jums! Šitais bija labs. Jā, Mārtiņ. Šis bija labais, vai ne? Labs. Pagaid manē. Nē. Nu ārā, lai... Mēs iesim, negaidīsim, jā. Nedaudz pasportojām, pasnolējām. Paldies, ka skaties. Ierakst kādu komentāru, kurš jums ir mīļākais kalns, kur jūs pārsvarā dodaties, uz kurien braucat snovot, slēpot. Pasaka, Aigar, čau visiem! Pīst. Pīst, davai, čau!